novaktā 10 cilvēku Latvian Literature komanda. Savu 4 gadu darbības laikā ir pierādījusi sev un, protams, visai pasaulē, ka Latvijas literatūra 21. gadsimtā ir augstas raudzes eksporta prece. Par to liecina gan 288 Latvijas literāti izdotie darbi pasaulē, gan neskaitāmie nodibinātie kontakti, un redzot jūsu komandas jaudu, es esmu pilnīgi drošs, ka šis ir tikai sākums. Šī ir īpaša vieta, kur ekscelences, kur vēstnieki saņem nozīmīgāko savu mūža grāmatu. Šī ir balva platformai Latvian Literature. Tā ir komanda, kas izvedusi Latvijas literatūru visā pasaulē, un tik daudz, 100 000 cilvēki ir uzzinājuši kaut ko vairāk par mūsu literatūru, par latviešu kultūru. Un tā ir tā viņu ekscelence. Čau! Labrīt, Anete. Labrīt, Juta. Es jūs apsveicu izcilības balvas pasniegšanas ceremonijā. Es esmu Kirills Ēcis, es rakstu dzejoļus, un es šodien pavadīšu jūs pastaigā pa izcilām vietām. Tur pār Daugavai mēs redzam AB Dambi. Un AB Dambis ir viena no tām vietām, kur jūs izvēlējāties, domājot par izcilību. Motivācija bija tā, ka no AB Dambļa var redzēt visu Rīgas attīstību tādās cauri gadsimtiem, dažādu arhitektūru, modernu. Šajā gadījumā mēs esam tapuši par daļu no tās panorāmas, varbūt pat tā. Mēs varētu turpināt pastaigu uz nākamo izcilo vietu, kur jūs arī saņemsiet balvu izcilībā. Jums no sākuma ir jāatrisina Andra Teikmaņa uzdotais uzdevums. Un ir arī video. Šī balva ir par izcilību, par kaut ko īpašu. Un tāpēc tā atrodas vēsturiskā Rīgas ēkā, jau vairāk kā 500 gadus vecā. Un tā atrodas telpā, kur ekscelences saņem sava mūža nozīmīgākās grāmatas. Mūža nozīmīgāko grāmatu? Vai jums ir kāda nojausma, kas šī vieta varētu būt? Man saka, man liekas, ka Rīgas birža, pēc tam man liekas, ka Prezidenta pils, jā. Ļoti labs minējums. Es pat teiktu, ka jūs esat uzminējušas. Mēs varētu doties uz Rīgas pili. Super. Platforma Latvian Literature, kas rūpējas par to, lai latviešu literatūru būtu iespējams lasīt arī ārzemēs. No 2016. gada, jā, mēs esam izveidojuši šo te brendu Latvian Literature platforma, kas aktīvi strādā ar Latvijas literatūras prezentēšanu ārzemēs. Un mūs arī lasa. Tas nozīmē, ka mēs esam interesanti. Jā. Kaut kādā, kas mūsos ir interesants. Daudziem mēs liekamies eksotiski, jo, diemžēl, joprojām ir tādi cilvēki, kas nav vispār neko dzirdējuši par Latviju, ir dzirdējuši par Baltijas valstīm, varbūt kopumā, bet jaucās un neatšķir vienu no otras. Un jā, mēs varbūt drīzāk piesaistam visus ar to eksotiku. Mēs esam nokļuvuši līdz Rīgas pilī. Mēs dosimies iekšā? Dosimies? Jā, labi. Kas tur augšā ir pa zālēm? Kas sarkanā, baltā? Viņām ir krāsas, bet Teikmanis minēja kaut ko par... Grāmatu, mūža galveno grāmatu. Mūža galveno grāmatu. Bet katrs cilvēks saņem to? Nē. Kaut kas ar sūtīšanu. Sūtīšanu? Jā. Tas noteikti būs kaut kas tāds. Vēl kāds? Jā, pavadiens? Mēs padodamies. Labi, tad es jums pačukstēšu. Tā ir sūtņu zāle. Sūtņu zāle.
šī ir sūtņu zāle. Jā, te mēs bijām. Sūtņu zāle ir, vai ir balva, man šķiet, ka tā ir balva. Es jūs aicinu saņemt izcilības balvu. Paldies. Droši no šī galva. Balvas autors. Kristaps Andersons. Tā ir vēstule jums no Andra Teikmaņa, kur jūs aicināt izlasīt pie sevis, vai arī skaļi, kā jūs vēlaties. Mīļā Latvijas literatūra komanda, paldies, ka spoži un ar pārliecību esat vadījusi latviešu literatūru pasaules plašajos ceļos. Ar zīmolu I am introvert latviešu pieticība ir kļuvusi ekspresīva un uzrunājoša visās pasaules malās. Patiesā cieņā Andris Teikmanis. Paldies. Paldies. Teikmaņa kungs. Tiešām paldies. Smaidīt. Apsveicu tevi. Un paldies, protams, mūsu kolēģiem. Mēs varam arī tad turpināt pastaigu uz nākamo izcilo vietu. Tā ir Latvijas Nacionālā bibliotēka. Nu, protams. Protams. Kas ir pats izcilākais šajā vietā? Tieši bibliotēkā? Jā, bibliotēkā. Nu, Dainis Kapis. Es nezinu, jūtu varbūt tev. Piekrītu, pilnībā piekrītu. Labi, nu tad lūkosim ceļu. Es vēlējos jautāt tieši par to diezgan ekstraverto kampaņu. Es esmu introverts. Vai jūs esat novērojuši kaut kādas izmaiņas latviešu rakstniekos? Man liekas, šī kampaņa ir kaut kā palīdzējusi varbūt šiem autoriem sākt vispār sarunu, jo parasti tad jums atbrauc uz Latviju, teiksim, izdevēji viņiem ir izstāstīts par šo kampaņu, un tad viņi jau skatās, nu tad būs tie autori tik introverti vai nebūs, kā tad tas atbildīs patiesībai, un tad viņi saka, tur, hei, bet tu nemaz neesi tik introverts vai otrādi, tu tiešām esi introverts, un tas ir kaut kāds tāds atbruņojošs veids, kā iesākt to ceļu uz sarunu. Kā jūs jūtaties? Šis gads kopumā jau ir, man liekas, bijis tāds ļoti surreāls un neticās, ka mēs viņu nobeigsim uz tik pozitīvas nots. Tas, ko mēs ceram, ka šī balva ir iemesls, kāpēc tam visam neapstāties un turpināt. Jaudīgā Latvijas literatūra komanda sirsnīgi sveicu jūs Nacionālas kultūras padomes vārdā par izcilības balvu. Paldies jums par to, ka jūs mums parādījāt, ka būt introvertam nav slikti, bet tieši otrādi. Tas ir ārkārtīgi vērtīgi, jo tas nozīmē milzīgu fokusu uz sevi, uz mums pašiem, radot tādus literatūras darbus, par ko var interesēties un arī priecāties visa pasaule. Tie ir ziedi jums. Paldies. Un arī krāsījums. Tātad ceremonijas noslēgumā Nacionālo bruņoto spēku, štāba, orķestra, klarnešu kvartets, Quattro Differente, izpilda Edgara Šubrauska dziesmu Maskačkas himna, Jēkaba Nīmaņa aranžija. Patīkam klausīšanos. Paldies, Lēs!